kādu sēdinātu, bet lai arī darītu to, kas viņam pirmām kārtām ir jādara, panāktu likumības ievērošanu. Tā pašā Pareksa Kraha jaunajā grāmatā ir viens ārkārtīgi skaists dokuments, kurā Maizīša kungs pilnīgi godīgi atzīst, ka jā, es biju uz 8. novembra valdības sēdi, kurā izlēma Pareks jautājumu, bet no tās daļas, kur apspried tieši Pareks, es aizgāju. Un kāpēc es aizgāju? To es jums neteikšu. Jā. Un āmen. Tā mēs dzīvojam. Tā vai viņš negribēja palikt vai nevarēja palikt? Redziet, ja jūs esat ģenerāla prokurors, kuram galvenais uzdevums tomēr raudzīties par šo te likumības ievērošanu, tad jums nav tiesība aiziet. Jums ir kaut kādas lietas, par kurām jums ir jāatbild līdz galam. Un jautājums, vai to Maizīša kungs darīs 3. termiņā, ir liels labs jautājums. Vai varētu viņu apstiprināt amatā 3. reizi? Redziet, skatoties uz mūsu politisko situāciju un Saeimu kopumā, ir skaidrs, ka tur jau nav runa par būtību. Tur ir runa par matemātiku un interesēm un balsu skaitīšanu. Tā kam tas būtu izdevīgi, lai viņš būtu atkal ģenerāla prokurors? Es nezinu, vai tas ir bezgala izdevīgi valstī, teiksim tā. Valstī tā tad nebūtu izdevīgi tas. Atkal jautājums, vai jums vajadzīgs virtuves kombains, kas strādā vai kas rūc? Ja jums vajadzīgs tas, kas rūc, tad viss ir kārtībā. Rūc viņš labi. Skaidrs. Un tad vēl tāds jautājums par šo ievēlēšanu amatā. Tas, ka termiņi nav ierobežoti, bet otrs ir, citās valstīs ievēl ģenerāla prokuroru savādāk. Amerika lepojas ar savu sistēmu. Vai mums arī nevajadzētu, tā kā pieņemsim, ka nav vadītāji ievēl, ka ir konkurss un tad izvēlās to labāko, kas darētu šim amatam? Konkursi mūsu valstī parasti pierāda, ka neizvēlas to labāko, bet izvēlas to viduvējāko. Bet kāda cita veida varbūt ir? Ievēlēt, piemēram. Jums vienmēr ir, kurš ievēlēs tautu. Jau tagad, principā, ir divpakāpju sistēma. Ir augstākās tiesas priekšsēdētājs, kura iecelšana arī tāpat nav nekāda bērnu spēlīte, kurš ir cilvēks vismaz formāli ar pietiekamu lielu respektu. Izvēlas ģenerāla prokurora kandidātu, kas arī nav nekāda bērnu spēlīta, un pēc tā Saeima vēl viņu apstiprina. Cits jautājums ir tas, kāds ir šis sākotnējais, šī atlase, ja tā gribēsim teikt. Vai arī ģenerāla prokurora kandidātu pēdējā vakarā neizvēlas kādā, ja ne Zvērdārzā, tad cirkā, piemēram. Arī laba alternatīva. Paldies par sarunu. Atgādināšu, ka pie mums studijā šovakar bija žurnālists Lato Laps. Bet atbildot uz mūsu aptaujas jautājumu, vai Jānis Maizīts būtu atkārtot jāapstiprina ģenerāla prokurora amatām, vairākums dalībnieku pauduši viedokli, ka jā, jo viņš veiksmīgi tiekot galā ar saviem pienākumiem. Tāds ir jūsu uzskats. Paldies, ka izteicāt savu viedokli. Tiekamies rīt vakar. Labvakar!